Jūsu izdevumi par pārtiku nepalielinās korporatīvās alkatības vai valdības tēriņu dēļ. Kas, ja īstais iemesls, kāpēc izmaksas turpina pieaugt, atrodas tūkstošiem jūdžu tālu? Kāda klusā okeāna daļa tikko sasniegusi rekordaugstu temperatūru, kas palīdz izpostīt kakao un kafijas ražu visā pasaulē? Lauksaimnieki saskaras ar finansiālu sabrukumu, un jūsu rīta kafija ir kļuvusi par ģeopolitisku upuri. Slēptais nodoklis, ko jūs maksājat, nenonāk valdības rokās, to aprī klusais okeāns. Pirmā nodaļa – $12 šokolādes tāfelīte. Pēdējais El Niño 2023 un 2024 gadā izraisīja nepieredzētus postījumus pasaules lauksaimniecībā, tostarp lielus traucējumus kakao, kafijas pupiņu un pat ūdens piegādi. Kakao nākotnes līguma cenas pieauga līdz vairāk nekā $15,000 no 2023. gada jūnija līdz 2024. gada beigām, sasniedzot maksimumu gandrīz $12,200 par imperiālo tonu. Tas ir tāpat kā sudraba cena pieaugtu 5-kārtīgi viena gada laikā. Šis El Niño tika uzskatīts par spēcīgu. Tas bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc 2024. gads kļuva par karstāko gadu vēsturē. Un tas burtiski bija tikai iesildīšanās. Šoreiz Nacionālā okeāna un atmosfēras administrācija, jeb NOAA, prognozē super El Niño, spēcīgāko pēdējo 150 gadu laikā. Lai situāciju padarītu vēl sliktāku, tiek prognozēts, ka tas būs 2026. gada vasarā un turpināsies līdz pat 2027. gada februārim. 2023. 2024. gada El Niño izraisīja plašus sausumus, plūdus un meža ugunsgrēkus. Tas smagi ietekmēja lauksaimniecību, izraisot eksporta aizliegumus un būtisku kultūra augu, piemēram, rīsu trūkumu. Tas izraisīja kuģu satiksmes kavēšanos un elektroenerģijas trūkumu zemu ūdens līmeņa dēļ. Šo faktoru kombinācija izraisīja pārtikas cenu strauju kāpumu visā pasaulē. Tas bija spēcīgs El Niño. Tagad iedomājieties, kādu postu varētu radīt super El Niño. Tā ir parādība, kas kļūst arvien biežāka un spēcīgāka. Daži zinātnieki ceļ trauksmi, ka mēs iespējams jau atrodamies vairāk vai mazāk pastāvīgā El Niño stāvoklī. Tiek prognozēts, ka galveno kultūra augu cenas strauji pieaugs, jo sekas var ilgt līdz pat 3 gadiem pēc notikuma. Kakao cenas ir kritušās par 70% kopš rekordlielā El Niño kāpuma 2024. gadā, bet šokolādes cena nav kritusies, pat ne tuvu. Ja ražotāji nebūtu rīkojušies, šokolādu visticamāk būtu daudz dārgāk nekā tā jau ir. Cenšoties saglabāt cenas kontrolē, saldumu ražotāji ir spiesti ieviest saraušanās inflāciju, mazākas šokolādes tāfelītes par to pašu cenu. Jaunākais upuris ir standarta Mars batoniņš, kas 2026. gada aprīlī samazinājās no 1,8 unces līdz 1,41 uncei. Tādi uzņēmumi kā Lindt un Sprungli, Mondelē, kā arī izēvielu piegādātājs Barry Callebaut ir arī ķērušies pie taupības inflācijas. Viņi aizvieto kakao sviestu ar šī sviestu un palmeļu. Citi izmanto rauga ekstraktu vai kakao aizvietotājs, kas izgatavoti no grauzdētām vīnogu un saulespuķu sēklām. Tātad El Niño jau ir izraisījis to, ka šokolādes tāfelītes kļūst mazākas, mazāk šokolādīgas un dārgākas. Tagad kakao cenas atkal gatavojas strauji pieaugt. No tā nav iespējams izvairīties. Jūsu finanses ir El Niño varā. Klimata pārmaiņas ir reālas, un jūs tās varat izjust tieši pie kases. Taču ietekme neskar tikai ražu. Otrā nodaļa – Panamas sastrēguma punkts. El Niño izraisīja arī sausumu, kas noveda pie zemāka ūdens līmeņa svarīgajos kuģošanas maršrutos. Jau 2023. 2024. gada El Niño laikā bija skaidri redzams brīdinājuma zīmes, īpaši Panamas kanālā. 51 jūdžu garais kanāls ir pats svarīgākais sastrēguma punkts Amerikas Savienoto Valstu lauksaimniecības tirdzniecībai. Aptuveni 14 līdz 17% no visiem ASV lauksaimniecības eksporta apjomiem tiek pārvadāti caur šo kanālu. Jūsu pārtikas izdevumiem vēl svarīgāk ir tas, ka aptuveni 40% no visa ASV konteineru satiksmes iet caur šo kanālu. Tas ietver milzīgs daudzums importētu augļu, dārzeņu, izēvielu, piemēram, kakao un pārstrādātas pārtikas. Traucējumi kanālā izraisa ķēdes reakciju visā piegādes ķēdē. Galu galā tas ietekmē jūsu maku. 2023. gadā Panamas kanāla pārvalde ievies jaunus noteikumus, kas atļauj maksimāli 22 kuģu pārejas dienā. Viņi gaidīja satiksmes pieaugumu. Un tad sākās El Niño. Tas izraisīja nopietnu sausumu Gatūnas ezerā, kas ir svarīga kanāla sistēmas daļa un nodrošina slūžas ar saldūdeni. Kanāls izvada tik daudz ūdens no ezera, ka ar katru caurbraucošo kuģi varētu piepildīt 76 olimpiskā izmēra baseinus. Sausuma dēļ ūdens līmenis pazeminājās, kas nozīmē, ka cauri varēja izbraukt mazāk kuģu. Līdz 2024. gada februārim pārvalde, pateicoties negaidītam lietam, varēja pārskatīt šo skaitli un palielināt to līdz 24, taču tas joprojām bija mazāk nekā 36 līdz 38 kuģi, kas parasti katru dienu šķērso kanālu. Ietekme bija milzīga. Tas radīja kuģu sastrēgumu, kas pastāvīgi pieauga. Vienā brīdī augustā rindā bija vairāk nekā 160 kuģu.
Daži atteicās, izvēloties saviem ceļojumiem pievienot tūkstošiem jūdžu, miljoniem dolāru un papildu tranzīta laiku. Viņi devās apkārt Dienvidamerikas galam, labās cerības ragam Āfrikas dienvidos, vai arī izmantoja Suecas kanālu. Kuģi īpašnieki solīja līdz pat 4 miljoniem dolāru, lai iegūtu vietas, ko šie kuģi bija atbrīvojuši, kas ir vairāk nekā 20 reizes augstāka likme nekā parasti. Šis sastrēgums izplatījās visā piegādes ķēdē kā sērga. Kad kuģi nevarēja sasniegt galamērķa ostas, kravas automašīnas, kas gaidīja, lai pārvadātu to kravu, stāvēja dīkā. Rezultātā sausuma izraisītie sastrēgumi atstāja tik daudz kravas, ka ar to varētu aizpildīt kravas automašīnu rindu no Ņujorkas līdz Londonai. Ekonomiskie zaudējumi, kas tika radīti, sniedzās daudz tālāk par Panamu. Šie traucējumi ilga vairākus mēnešus. Dienvidamerikā Amazonas upe un tās pietekas, piemēram, Rio Negro, sasniedza rekordzemus līmeņus. Kopienas tika izolētas, vietējās ekonomikas tika paralizētas. 2024. gada oktobrī, 8 mēnešus pēc El Niño mazināšanās, Rio Negro dziļums strauji samazinājās līdz 41,5 pēdām. Tas bija seklākais dziļums, kāds reģistrēts kopš mērījuma uzsākšanas 1902. gadā. Zemais ūdens līmenis atstāja krastā krāvas kuģus un upju prāmjus, atstājot simtiem tūkstošu cilvēku izolācijā Brazīlijā, Peru un Kolumbijā. Tas atkal bija spēcīgs El Niño. Nākamais būs vēl spēcīgāks. Ja viens El Niño var apturēt pasaulē svarīgāko kanālu un lielāko upi, kas notiek super El Niño laikā? Trešā nodaļa – enerģijas slazds. Mēs jau redzējām priekšvēstnesi 23. un 24. gadā, un nekur tas nebija postošāks kā Zambija. Šī sauszemes ieskautā valsts ir atkarīga no hidroelektroenerģijas, 85% apmērā no savas elektroenerģijas. Liela daļa no tās nāk no Karibas dambja. Karibas ziemeļu stacija ir Zambijas hidroelektroenerģijas tīkla centrālais objekts, kas nodrošina apmēram trešdaļu no kopējās elektroenerģijas ražošanas. Vai vismaz tā bija. Tas pats El Niño izraisītais sausums, kas skāra Panamu, piemeklēja arī Karibu. Līdz 2024. gada septembrim Karibas ziemeļu stacijas jauda bija samazinājusies par 90%. Ezera aktīvā ūdenskrātuve, ūdens, ko izmanto elektroenerģijas ražošanai, bija samazinājusies līdz tikai 1,1 metram, kas ir viens no zemākajiem līmeņiem vēsturē. Arī pārējās Zambijas hidroelektrostacijas bija līdzīgā stāvoklī. Ūdens līmenis, kas bija vienlīdz ceļiem, ātri vien nolika valsti uz ceļiem. Zambijas nacionālais elektroenerģijas pieprasījums vidēji ir ap 2400 megavatiem. Līdz septembrim tā piedāvājums bija samazinājies līdz 900 megavatiem, kas ir aptuveni 60% samazinājums. Lai stabilizētu sabrukošo elektrotīklu, valsts elektroenerģijas uzņēmums ZESCO bija spiests ieviest rotējošus elektroenerģijas atslēgumus, kas pazīstami kā plānveida elektroapgādes atslēgumi. Krīzei padziļinoties, atslēguma laiks tika pagarināts. Krīzes kulminācijā visa valsts tika iegremdēta tumsā līdz pat 21 stundai dienā. Zambijas iedzīvotāji jau bija pieraduši pie 4 līdz 8 stundu ilgiem plānotiem elektroenerģijas atslēgumiem. Pirms 2024. gada septembrī sākās 21 stundas atslēgumi. 8 mēnešus vēlāk viņi joprojām saskārās ar 17 stundu ilgiem elektroenerģijas atslēgumiem katru dienu. Šodien valsti joprojām nomoka mainīgi plānoti elektroenerģijas atslēgumi, jo enerģijas deficīts nav atrisināts. Pēdējā El Niño sekas uz ekonomiku ir bijušas smagas. Samazināta rūpnieciskā ražošana, zaudētas darba stundas uzņēmumos un lēnāka ekonomiskā aktivitāte. Taču elektroenerģijas ražošanas zudums ir radījis arī citu, iespējams vēl postošāku ilgtermiņa ietekmi, traucējot pārēju uz tīrākiem, videi draudzīgākiem enerģijas avotiem. Tāpat kā lielākā daļa valstu, Zambija ir centusies dažādot savu enerģētiku, ieviešot tīrākas tehnoloģijas. Valsts bija noslēgusi vairākus līgumus par saules elektrostaciju būvniecību. To starpā ir $2 miljardu līgums ar AAE valsts uzņēmumu Masdar un elektroenerģijas iepirkuma līgums ar Kanādas uzņēmumu Skypower Global. Viņi cer nodrošināt pietiekami daudz saules enerģijas, lai apgādātu 4 miljonus mājsaimniecību. Tagad Zambija ķērusies pie izmisīgiem mēģinājumiem nodrošināt elektrības padevi. Viņi pievēršas oglēm. 2026. gada jūnijā valsts investīciju uzņēmums ZCCM Investments Holdings paziņoja par partnerību ar ķīniešu uzņēmumu Wonderful Group Services Limited. Mērķis ir izstrādāt lielu ogļu termoelektrostacijas projektu, kas paredzēts līdz pat 600 megavatu elektroenerģijas ražošanai. Valdībai nav izvēles. Tā jānodrošina, lai raktuvs turpina darboties, rūpnīcas strādā un mājsaimniecības ir pieslēgtas, kamēr atjaunojamās alternatīvas vēl attīstās. Tā apgalvo, ka ogles piedāvā kaut ko tādu, ko saules un hidroenerģija nespēj. Tā ražo elektroenerģiju visu diennakti, neatkarīgi no nokrišņiem, mākoņu sagas vai sezonāliem laikapstākļiem. Taču tā arī pātrina globālu klimata katastrofu. Īstermiņa izdzīvošana tiek apmainīta pret ilgtermiņa katastrofu. Savādā kārtā pārēj uz zaļo enerģiju sabotē tieši tās klimata pārmaiņas, pret kurām tā ir vērsta, un postījumi neaprobežojas tikai ar elektroenerģijas trūkumu. 4. nodaļa – rīsu kari.
Ūdens trūkums ne tikai izraisa elektroapgādes pārtraukumus, prasa iztukšo pasaules pārtikas rezerves, palielina plaša mēroga bada draudus un izraisa strauju cenu kāpumu deficītu skartām pamatpārtikas precēm, piemēram, rīsiem. Pēdējā desmitgadē Indija kļuvusi par lielāko rīsu eksportētāju pasaulē, 2022. un 2023. gadā veidojot 40% no pasaules rīsu eksporta. Jebkādi traucējumi Indijas eksportā dramatiski atbalsojas visā pasaulē. Un tieši tas arī notika 23. un 24. gada El Niño laikā. Visā Āzijā rīsi ir cilvēku uztura pamats. Tie nodrošina no 40 līdz 67% no kopējā patērēto kaloriju daudzuma. Valstis no Bangladešas līdz Nepālai lielā mērā ir atkarīgas no importa no Indijas. Tāpēc 2023. gada jūlijā izcēlās panika, kad Indija pēkšņi nekavējoties aizliedza nebasmati rīsu eksportu. Vairāk nekā 40 valstis paļaujas uz Indiju, vairāk nekā pusei savu rīsu importa, un aizliegums ietekmēja aptuveni 25% no Indijas kopējā rīsu eksporta. Tas izraisīja tūlītēju paniku. Aizliegums ilga aptuveni 14 mēnešus, un Indijas valdība to atcēla 2024. gada septembrī. Šajā laikā Indijas kopējais rīsu eksports samazinājās par 34% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Nebasmatī baltā rīsa eksports samazinājās par 88%. Tas bija kaloriju ziņā līdzvērtīgi tam, kā noņemtu katru rīsa graudu no katra Walmart veikalu plauktiem ASV. Rezultāts – milzīgs rīsu cenu kāpums visā pasaulē. Valstis visā Āzijā un Subsahāras Āfrikā steidzās meklēt jaunus piegādātājus, taču Taizemi, Vietnamu un citus lielākos eksportētājus arī skāra El Niño. Līdz 2024. gada februārim etalona rīsa cena Taizemē bija pieaugusi par 22%, sasniedzot līmeni, kāds nebija redzēts 15 gadus. Šoks ar to nebeidzās. Rīsa cenas strauji pieauga visā Āzijā un Āfrikā, īpaši smagi skarot tādas valstis kā Nepāla, Filipīnas un Senegāla. Šie traucējumi neapšaubām palielināja pārtikas nedrošību un nabadzību dažās no tām vietām, kuras to vismazāk varēja atļauties. Labklājības zaudējumi vien Subsahāras Āfrikā tiek lēsti apmēram $353 miljonu apmērā kā tiešas aizlieguma sekas. Kopš aizliegums tika atcelts, Indija un citas valstis ir palielinājušas piegādes apjomus. Tas ir veicinājis būtisku cenu kritumu līdz normālākam līmenim, līdz nākamā super El Niño parādīšanās brīdim. Ja iekšzemes piegādes tiek apdraudētas, Indija ir pierādījusi, ka ir gatava pārtraukt eksportu, lai stabilizētu vietējo tirgu. Un tas nav tikai rīsi. Visi ūdensprasīgie kultūraugi, piemēram, cukurs, palmeļa un kokvilna, ir apdraudēti. Maz, kas izjauc sabiedrību ātrāk nekā pamatpārtika, kļūst deficīta un pārāk dārga, īpaši attīstības valstīs. Pieaugoša migrācija, ģeopolitisks nestabilitāte, konflikti un augstākas pārtikas cenas varētu kļūt biežākas. $12 šokolādes tāfelīte, ūdens trūkums un rīsu krīzes nav atsevišķas katastrofas. Tās ir saistītas ar milzīgu atmosfēras sistēmu, un šī sistēma sabrūk. 5. nodaļa – neredzamais dzinējs. Runājot par El Niño, lielākā uzmanība ir pievērsta tam, kā šī parādība izraisa augstāku jūras virsmas temperatūru tropiskajā Klusajā okeānā. Tas savukārt noved pie traucētiem nokrišņiem, sausuma, plūdiem un daudzām citām klimata problēmām. Šīs problēmas ir ļoti reālas, taču augstāka temperatūra nav bīstamākā sekas. El Niño izjauc globālo lietus mehānismu, un sekas varētu būt neiedomājamas. Austrumu-rietumu atmosfēras cirkulācija virs Klusā okeāna ir pazīstama kā Walker cirkulācija, un šie vēja modeļi nosaka, kā plūst globālā tirdzniecība. Tiem ir arī liela nozīme globālā klimata veidošanā. Gaiss paceļās tropiskajā Rietum-Klusajā okeānā un augstu atmosfērā pārvietojas uz austrumiem. Pēc tam gaiss nosēžas atpakaļ uz virsmas virs austrumu Klusā okeāna, kur virsmas vēji to atkal pūš uz rietumiem. Tas nav vienmērīgs process. Dažreiz tas ir vājāks, dažreiz stiprāks. El Niño notikuma laikā Walkera cirkulācija pavājinās, samazinot austrumu vējus pāri tropiskajam Klusajam okeānam. Šīs izmaiņas izjauc globālos laikapstākļu modeļus. Rietumu Klusajā okeānā, tostarp Indonēzijā un Austrālijā, kļūst karstāks un sausāks, bieži izraisot sausumu. Tajā pašā laikā austrumu Klusajā okeānā novēro pretēju situāciju – stiprākas lietusgāzes un plūdi tādās vietās kā Peru un Ekvadora. Rezultātā rodas ārkārtējs līdzsvara trūkums. Dažos reģionos nokrišņu ir pārāk daudz, citos pārāk maz, un šīs sekas skar kultūraugu ražošanu, katastrofu risku un ekonomisko nestabilitāti visā pasaulē. Un arī jūsu pārtikas rēķinu. 23. un 24. gada El Niño laikā jūras virsmas temperatūras maksimums sasniedz apmēram 29 līdz 30 grādus pēc Celsija, kas ir 5. augstākais rādītājs vēsturē. Taču šoreiz Walkera cirkulācija nenovainājās tik ļoti, kā tika gaidīts. Siltāku Klusā okeāna ūdeņu ietekmi daļēji kompensēja bezprecedenta karstums tropu Indijas un Atlantijas okeānos. Šīs papildu siltums izraisīja atmosfēras izmaiņas, kas pastiprināja pasātu vējus un nostiprināja Walkera cirkulāciju, tādējādi neutralizējot Klusā okeāna ietekmi.
Rezultātā vidējās nokrišņu anomālijas tropu Klusajā okeānā bija daudz zemāks nekā gaidīts, taču būtu kļūda domāt, ka mēs esam tikuši cauri viegli. Tā nebija, jo šī bojātā lietas mehānisma ietekme nepaliek tikai tropu reģionā. Tā aktīvi ietekmē visu pārējo pasauli, caur izmainīto strūklas plūsmu. Tropu nokrišņi ir siltuma avots, kas virza globālos atmosfēras viļņus. Tā kā ietekme uz Vokera cirkulāciju 23. un 24. gadā bija vāja, šis notikums nespēja izraisīt spēcīgas papildu ārpus tropu telekonekcijas. Telekonekcijas ir atkārtojoši liela mēroga atmosfēras spiediena un cirkulācijas modeļi, kas savieno klimata anomālijas tūkstošiem jūdžu attālumā. Tas darbojas kā sava veida tilts, ļaujot laikapstākļu izmaiņām vienā reģionā ietekmēt laikapstākļus citā. Telekonekcijas var ilgt no vairākām nedēļām līdz mēnešiem un bieži atkārtojas ciklos. Tas ir tas, kas padara tās tik svarīgas sezonālajai prognozēšanai. Novērojot avotu reģionus, meteorologi var prognozēt laikapstākļus attālos reģionos mēnešiem uz priekšu. Tas padara to par spēcīgu rīku, lai sagatavotos sausuma periodiem, plūdiem un ekstremālam karstumam. Tas arī palīdz noturēt cenas zemākas. 2023. un 2024. gada vājās telekonekcijas izraisīja 3 galvenās un pilnīgi negaidītas sekas. Pirmkārt, meteorologi gaidīja, ka vājāka Vokera cirkulācija nodrošinās ļoti nepieciešamu mitru ziemu Amerikas Savienoto Valstu dienvidu daļai un Kalifornijai. Reģions bija cīnījies ar smagu sausumu, taču gaidītās lietavas tā arī nepienāca, un sausums turpinājās. Otrkārt, ja El Niño ir kāds pozitīvs aspekts, tad tas ir tas, ka tas parasti samazina viesuļvētru aktivitāti. Lielais vertikālā vēja bīde parasti izkliedē viesuļvētras. Tomēr, tā kā atmosfēras cirkulācijas reakcija bija vāja, šī vēja grieze Karību jūras reģionā un Atlantijas okeānā neizveidojās, kā bija gaidīts. Rezultātā 2023. gada viesuļvētru sezona kļuva par 4. aktīvāko vēsturē. Un treškārt, sezonālās prognozes kļuva neusticamas. Parastās saiknes starp Klusā okeāna virsmas temperatūru un globālajiem klimata modeļiem izjuka. Tātad, pat tad, ja El Niño uzvedas citādi nekā gaidīts, tā ietekme joprojām ir smaga. Un tas ir tāpēc, ka sekas nav ierobežotas tikai ar tropu un piekrastes reģioniem. 6. nodaļa – strūklu plūsmas deformācija. Planēta ir viena liela, cieši saistīta laika apstākļu sistēma, un El Niño ietekme vienā vai otrā veidā skar katru stūri. ASV tas apgriež laika apstākļu modeļus kājām gaisā El Niño ietekmes dēļ uz svarīgu planētas laika apstākļu sistēmu – Rosbija viļņiem. Tie pazīstam arī kā planētas viļņi. Tie ir inercijas viļņu veids, kas dabiski rodas rotējošos šķidrumos. Tie sastopami Zemes un citu planētu atmosfērā un okeānos planētas rotācijas dēļ. Rosbija viļņi ir milzīga atmosfēras un okeāna veidojumi, kas palīdz veidot globālos laikapstākļus. Atmosfērā tie virza spiediena sistēmas un strūklas plūsmu. Okeānā tie pārvietojas pa robežām starp siltajiem virsmas ūdeņiem un vēsākiem dziļajiem slāņiem. El Niño izjauc visu šo sistēmu. Tas pārvieto galveno atmosfēras enerģijas avotu, Rosbija viļņu avotu, no Klusā okeāna rietumu daļas uz tā centrālo vai austrumu daļu. El Niño laikā siltas jūras virsmas temperatūras Klusā okeāna centrālajā un austrumu daļā izraisa intensīvu gaisa kustību uz augšu un stipras lietus gāzes. Tas liek gaisam augstu atmosfērā izkliedēties, radot reģionu, ko meteorologi sauc par augšējās troposfēras diverģenci. Šai gaisa plūsmai iedarbojoties ar Zemes rotāciju un fona vēja modeļiem, tiek radīts spēcīgs Rosbija viļņu avots. Šis avots darbojas kā starta pistole, kas palaiž stacionāru Rosbija viļņu virkni, kur virzās ziemeļaustrumu virzienā pa strūklas plūsmu uz vidējiem platumgrādiem. Savienotajās valstīs tas bieži izraisa pastāvīgu zemespiediena sistēmu virs Aļaskas līča, kas ir raksturīga El Niño ziemām. Rezultātā Rietumu Kanādā un ASV ziemeļos bieži izveidojas sausi apstākļi, kamēr vētras un vēsāks gaiss tiek novirzīts uz ASV dienvidiem. Vai vidusrietumos nebūs sniega? Nepatīkamas sezonai neraksturīgas vētras Kalifornijā. Tagad jūs zināt, kāpēc. Taču tas neietekmē tikai ASV. Pateicoties telekonekcijām, šīs sekas izjūt visā pasaulē. Šie spēcīgie viļņu vilcieni var izplatīties augšup stratosfērā, kur tie vājinās polāro virpuli. Šis traucējums vēlāk var nolaisties zemāk, izraisot pēkšņu atmosfēras sasilšanu un bieži vien vēsākas ziemas Eiropā. Tajā pašā laikā šī pati sistēma var izraisīt ārkārtēju karstumu tādos reģionos kā Sahela Āfrikā. Citiem vārdiem sakot, neviens reģions nav pasargāts, un tā kā Rosbija viļņi var kļūt stacionāri, tie var iesprostot laikapstākļu sistēmas vienā vietā. Tas noved pie ilgstošiem ekstrēmiem laikapstākļiem, ilgstošs sausums, pastāvīga augsta spiediena apstākļos vai plūdus izraisošas lietusgāzes stacionāru zemespiediena sistēmu laikā, un pastāvīgi nenormāli laikapstākļi noved tikai pie viena – augstākām cenām pie kases. Tagad jūs varētu domāt, vismaz El Niño parādās tikai ik pēc pāris gadiem, tāpēc sekas ir īslaicīgas. Diemžēl tas ir labākais iespējamais scenārijs. Visbaisākā šīs situācijas daļa ir tā, ka mēs ieejam pastāvīgā El Niño stāvoklī, kur Klusā okeāna augsto ūdeņu augšplūsma strukturāli vājinās.
Šodien vēsākie gadi jau ir siltāki nekā karstie gadi 80. Un šī tendence acīmredzami strauji pieaug. 7. nodaļa – cikla nāve. Neskatoties uz visu postu, ko tas radīja un joprojām rada, 23. un 24. gada El Niño bija maigāks nekā tika prognozēts. Tomēr 2023. un 2024. gadā globālā jūras virsmas temperatūra pārsniedza 1997. un 1998. gada super El Niño rādītājus vidēji par 0,2 līdz 0,3 grādiem pēc Celsija visā okeāna virsmā. Lai ilustrētu globālo okeānu sasilšanu, okeāni katru sekundi absorbē enerģiju, kas ir pielīdzināma 5 Hirosimas atombumbām. Pasaule joprojām cieš no pēdējā El Niño sekām. Atlikušā siltuma ietekme ir bijusi vēl postošāka nekā paši El Niño traucējumi. Tagad mums ir sasniedzis pašreizējais El Niño, un tiek prognozēts, ka tas būs spēcīgākais kopš 1870. gadiem. Bet vēl pirms mums būs bijusi iespēja atgūties no tā vai tā sekām, ieradīsies nākamais El Niño, un tad vēl nākamais. Tāpēc prognozes par atvieglojumiem jūsu pārtikas un komunālo pakalpojumu rēķinos kļūst arvien drūmākas. Pārtikas trūkums un piegādes traucējumi visticamāk kļūst daudzveidīgāki un smagāki, tāpat arī politiskā nestabilitāte un konflikti. Taču ir vēl viens El Niño izraisīts faktors, kas arī būtiski veicina cenu spiedienu uz visām precēm un pakalpojumiem. Mūsdienu pasaule kļūst neapdrošināma. 8. nodaļa – apdrošināšanas klauzula. El Niño ietekme uz telekonekcijām paaugstina globālās apdrošināšanas prēmijas, radot neparedzamus, vienlaicīgus un plašus laikapstākļu ekstrēmus, kas pārspēj tradicionālos risku modeļus un izsmeļ pārapdrošināšanas kapitālu. Super El Niño ir notikums, kas spēj ietekmēt riskus dažādās geogrāfiskās vietās, apdraudējumos un biznesa nozarēs. Iespējamās sekas ir grūti, ja ne neiespējami paredzēt. Apdrošinātājiem tas ir īsts murgs. El Niño laikapstākļu raksti vienlaicīgi var izraisīt plūdu zaudējumus vienā reģionā, sausuma izraisītas prasības citā un ugunsgrēku risku vēl citur. Tas nozīmē vairāk prasību un augstākas pārapdrošināšanas izmaksas. Tas ir īpaši satraucoši ASV, kur daudzi cilvēki plūdu zonās joprojām ir nepietiekami apdrošināti, jo standarta mājokļu apdrošināšanas polises to neietver. Jūs droši vien jau uzminējāt, pie kā tas noved – augstākas prēmijas visās jomās. Un papildus visiem pārējiem inflācijas spiedieniem, šīs augstākās prēmijas tiks pārliktas uz patērētājiem, izraisot cenu kāpumu vēl vairāk. Vecās normas vairs nav. El Niño to ir izdzēsis. Šī ir jaunā norma, un labākais veids, kā ar to tikt galā, ir vienkārši pierast pie tā. Kaut kā, lai kas arī nenotiktu pasaulē, mēs vienmēr beigās maksājam vairāk. Un saprast, kāpēc tā notiek, ir tas, kur viss kļūst sarežģīti. Mēs to izskaidrojam inflācijas kontekstā. Kāpēc cenas vienkārši nevar palikt nemainīgas? Vai arī noskaties šo video.